gleznotājs Ojārs Ābols, un otra mūsu leģenda, vai viņa ir mana favorīta arī, tā ir Džemma Skulme. Tātad Ojārs Ābols ir dzimis 1922. gadā, diemžēl aizsaulē aizgājis 1983. gada 1. martā. Ojāra Ābola bērnība un jaunība ir pagājusi zināmā mērā sociāldemokrātu vai demokrātiskā tādā ievirzē, jo viņam māte bija bērndārza audzinātāja, un tas bērndārs atradās Kuldīgas ielā. Ojārs Ābols, varētu teikt, ir Ilģeciem zēns. Tā. Nu, tad nāk vai ne visi tie trakie gadi, pārmaiņas notiek, viena daļa no Latvijas ir deportēta, viena daļa no Latvijas aizbrauc. Un arī Ojārs Ābols aizbrauc, un viņš nokļūst Baškīrijā. Un 1943. gadā Ojārs Ābols beidz tādas arotbiedrību kursus. Viņam atkal droši vien klikšķis galvā, un viņš metās uz vienu kuģi un aizbrauc uz Astrahaņu. Tad nāca tāda jauna platforma, un tur man nav jāpiesauc tie vārdi Ļisickis, Rodčenko, Maļevičs un Kandinski un tā tālāk. Tāds pats notikums arī notika Veimārā, Vācijā arī bija revolūcija, un tika nodibināta Pirmā demokrātiskā republika, Veimāras republika, kur tika arī demokrātiski ievēlēts prezidents. Krievijā bez šaubām tas nenotika, bet visi šie notikumi nesa aiz sevis ļoti lielu tādu kultūras manifestu, un tas manifests bija pilnīgi noārdīt iepriekšējo un radīt kaut ko jaunu. Un līdz ar to nav brīnums, ka šī lieta arī kara laikā bija ļoti aktuāla, īpaši, vai ne, padomu Krievijā, kad ar visādiem spēkiem un visādas propagandas un arī tik cilvēcīgi, vai ne, aicināja, teiksim, jo jebkurš kultūras pasākums bija fokusēts uz to, lai stimulētu, teiksim, to nabaga Krievu tautu cīnīties pret vācu armiju un pret nacismu un tā tālāk. Līdz ar to viņš nokļūst tur. Tā tas viss tas karš beidzās, un tad 1946. gadā Ojārs Ābols kļūst par Mākslas akadēmijas studentu. Un pēc kāda laika, jau 51. gadā, viņš beidz akadēmiju glezniecības nodaļu ar tādu interesantu darbu, kas saucās Sverdlovs latviešu strēlnieku vidū. Bet pēc tam viņš nokļūst Pēterburgā vai Ļeņingradā, un 52. gadā Ojārs Ābols uzsāk studijas aspirantūrā Pēterburgā. Ojārs Ābols pabeidz Ļeņingradā savu aspirantūru ar vienu interesantu darbu, kurš ir nosaukts Rīgas strādnieku sadursme ar policiju pie Aleksandra vārtiem. Un tas notikums ir fiksēts vēsturē 1899. gadā. Un, lai jūs saprastu, kur tie vārti ir, tie ir oriģināli joprojām. Varbūt jūs esat dzirdējuši tādu Vašingtonu laukumu. Un Vašingtonu laukumu man pretīm ir šie ķeizaru vārti, un aiz viņiem ir vēlāk tālāk dziesmu svētku parks. Ojārs Ābols pie šaubām bija ļoti, teiksim, tajā laikā arī pietiekoši progresīvs un aktīvs. Viņš bija vienlaicīgi tāds pārstāvs vai kolēģis monumentālās, dekoratīva monumentālā mākslas sekcijā, tāpat kā glezniecības sekcijā, un arī ieņēma dažādas, teiksim, tāds amats. Tas pagrieziena punkts viņam bija, varētu teikt, pēc 1969. gada, tad, kad viņam bija, tad, kad viņš devās faktiski uz ārzemēm,
kopā ar PSRS vai Padomju Savienības, tāda riktīgi spiega, kāda Ābels, to mēs zinām, to leģendu, vai neteiksim, bet tāds parks bija, ja? Un tuvāk tas ir, vai ne, jūs esat, mums ir tāds komentētājs un mākslinieks un vēsturnieks arī Jānis Borgs, tas ir viņa tēvs, viņš bija, teiksim, vienkārši runājot, kārtīgs padomus spiegs. Un tas, viņš strādāja arī Stokholmā un tā tālāk, tā kā. Un iepazīstoties Ojārs Ābolam bija tā iespēja, kad viņš iepazinās, vai ne, ar to, faktiski ar to rietumu atvērumu, un pēc tam sekoja tā, kad to, ko viņš ir iegūvis, viņš arī nodeva tālāk. Notika tā saucamā atgriezeniskā saite, un Mākslas akadēmijas studentiem, teiksim, tāda underground vai neformālā veidā, bija iespēja nedaudz saņemt kaut kādu informāciju arī, vai neteiksim, par tā laika situāciju rietumu, glezniecībā, telniecībā, vizuālā mākslā kopumā. Ne tikai, vai ne, mums bija iespēja baroties no žurnāla projektu, Štuka vai to poļu kino un tā tālāk no poļu skolas. Un tāpēc varbūt ir mums tāds viens virziens, kas Latvijai diezgan izplatīts, tā ir tā saucamā poļu skola, visādās vizuālās izteiksmēs, ja? Lūk, tas būtu tā, par to Ojāru Ābolu. Bez šaubām tas viņam arī nāca zināmā mērā mazliet pa sliktu arī, jo tajā laikā jau bez šaubām, kā jūs saprotiet, nekas jau vēl nebija mainījies. Tad, teiksim, tā padomju partijas nomenklatūrai bija diezgan, viņš bija tāds nērts tādā ziņā, ka viņu tik vienkārši nevarēja pateikt un nosodīt, jo viņš draudzējās gan ar Fridriksonu, vai neteiksim, Fridriksonā bija viena izstāde Aizrobežu mākslas muzejā, kur arī bija tie zīmējumi dažādi, un tad tur bija arī, vai ne, tas Ziedonis klāt vēl, un pēc tam viņš bija uzrakstījis vienu rakstu Ojārs Ābols. Par to, pat, man liekas, no viena Mākslinieku savienības kongresa tribīnes arī runāja, ka tā nedrīkst, vai ne šeit tādas lietas atļauties. Viņš faktiski veicināja monumentālās mākslas tādu to plakanisko pāriet uz tādu daudz 2-3 dimensiju objektiem un to izteiksmes formu. Un līdz ar to tā viena no izcilākām izstādēm, kāda mums ir bijusi, mūsu latviešu vizuālās mākslas vēsturē, tā ir Daba un cilvēks, tā bija Pētera baznīcā, tur bija arī gan glezniecība, gan arī grafika, bet arī tur bija pirmo reizi parādījās tāda ārkārtīgi skaisti. Tagad mēs viņus saucām par instalācijām, bet būtībā tur bija arī performance un tie flashmobi, un viss kaut kas jau bija faktiski, ja? Tā kā tajā pašā laikā, kad Bois tur staigāja un organizēja pa Berlīnu visādas akcijas, šādas pašas akcijas jau arī ar Ojāru Ābolu, teiksim, tādu iniciatīvu tika arī šeit veidot. Atsaucība bija ļoti liela un ir brīnišķīgi sarobājies kādu izdevumu un tā. Tas būtu īsumā par Ojāru Ābolu, un tā tiešām bija viena kad tas Dievs viņu pasauc, tas bija liels zaudējums tajā brīdī. Un es domāju, ka lielā mērā viņa dzīves biedra Džēnas Kulme arī viņa bija zaudējusi vienu labu, tas, kas tādu padomdevēju un ar ko viņi varēja tā turēties un balstīties un tā. Tas būtu par viņu. Un tātad Džēnas Kulme ir dzimusi 1925. gadā. Akadēmija, viņa mācījās akadēmijā no 1945. gada, tūlīt pēc kara, līdz 49. Un no 1949. gada viņa piedalās jau izstādēs, un tad tā aspirantūra ir no 52. gada, 1952. līdz 1955. Tātad Rēpīna institūtā.
Un jau no 1956. Gada viņi ir Mākslinieku savienības biedri. Būtībā viņi ir izdarījusi ļoti daudz labas lietas. Un tā, man liekas, tā viena lieta priekš kolēģiem, lai nu kā ir gājis, bet viņi ir novadījusi Mākslinieku savienību 10 gadus, un tas ir no 1982. Gada līdz 1992. Gadam. Un 1998. Gadā viņai tiek piešķirts doktora grāds Mākslas akadēmijā, un gadu vēlāk viņi saņem, teiksim, tā Kultūra Kapitāla fonda mūža stipendiju. Tā, kur atrodas viņas darbi? Nu, tāpat kā Ojāra Ābola darbi atrodās gan šī kolekcijā, gan arī, teiksim, es tev varu palīdzēt. Mākslas muzeja kolekcijā. Tad ir piemērs, tad tev uzreiz atspriekšā. Jā. Nu, vēl daži interesanti fakti. Mēs par to džēmu varētu pateikt jums, ka viņai darbi atrodās, kad jūs būsiet, nonāksiet Vācijā un kad jūs skatīsiet to pasaules brīnumu Ķelnes domu, tad ieiet tur blakām, pavisam blakām 50 metrus no viņa, ir Ludvika muzejs, un tajā viņai arī ir vairāki darbi. Ja? Nu, bez šaubām arī Dānijas karalienes kolekcijā ir Džeims Holmes darbi un tā tālāk. Faktiski viņai ir kāda pasaules kultūras elpu piepildīta. Es domāju, ka viņa ir viena no izcilākām akvarelistēm arī, ja? Un viņai ir tuvu bez šaubām arī spāņu glezniecība, Velaskas īpaši varbūt. Bet šeit jums ir absolūti paraugs, kā var domāt par, teiksim, nu, faktiski tam Ojāram Ābolam, nu, lai jūs, tagad mēs saucam to, tā ir absolūti zaļā domāšana. Globāli, teiksim, tā ir globālā sasilšana, tie skābie lieti, tie ir, vai ne, viss, kas notiek, tās kataklizmas, ja? Tātad šajā laikā jau, vai neteiksim, labi, mēs varam pieņemt, cik skaisti gleznieciski, kas notiek, ja? Tie varbūt tie aeroskati, kaut kas tāds, bet tā filozofiskā doma šeit ir arī apslēgti NLO, ja jūs skatāties tur, vai ne, tie skrāpēji un tā tālāk. Nākamais motīvs, uz ko viņš arī palika, tās bija brīnišķīgās klusās dabas. Šeit ir lieliski piemēri. Vēl ir jāpasaka, ka Ojāram Ābolam ir, man šķiet, lielākā klusā daba Latvijā uzgleznota. Un tā ir pie 2 metru augsta un pietiekoši šitāda te. Nu tā, tad vai ne kolorīts kāds ir, ja? Tad tas skarvais stils vai ne un tie varoņi vai tie stingrie cilvēki ir nomainīti pret daudz jūtīgākām un koloristiski un faktūrām. Viņš ļoti spēlēja ar faktūrām pirmkārt, ja? Un tas ir šeit ļoti redzams, vai ne? Mēs zinām, kā tātad katrs priekšmets vai katra, teiksim, tā nianse vai lietiskais pierādījums, viņš ir tādā kontekstā, zinām, jēga, tāda filozofiska piepildījuma, ja? Jo tas arī izriet vai ne no šiem. Tā, jautājumi ir par Ojāru Ābolu? Es varu pajautāt par to. Nu, bija tas viņa laiks, kad viņš gleznoja, un viņš aizgāja mūžībā, bet vai ir kāds latviešu mākslinieks, kas pēc viņa tikai kaut kā ietekmējies no viņa, vai kam viņš ir bijis tāds spilgts piemērs? Nu tā, tiešie sekotāji, tā jūs domājat, vai kam ir tādi redzamā ieteikme diez vai? Jo klusā daba jau faktiski ir mazliet aizgājusi. Mēs zinām, vai ne, ir tikai daži, teiksim, tādi virzieni palikuši mums klusā dabā, ja? Bet šādi turpinājumi nav. Es domāju, ar to viņš ir vienkārši unikāls un tādā veidā. Bet, nu, absolūti, vai ne, tie šie darbi ir, vai neteiksim, tik laikmetīgi, ja? Kā viņus uzņēma tajā laikā ne mākslinieku vidi? Un arī mākslinieku vidi? Viņi bija izstādēs. Jā, viņi bija. Šitie darbi bija atkal, nu, ne pagrieziens, bet viens šoks bija. Visi gāja un skatījās.
un visi priecājās. Nu, bez šaubām, bez tiem mākslas aprakstītājiem, ko sauc par kritiķiem. Ja? Tie ne. Sabiedrības tendence bija ļoti saistīta ar zinātnes tehnoloģijas. Teiksim. Tas nozīmē, pirmkārt, tika uzlaists vai ne tas sunīts tur. Nāca kibernētika. Būtībā tā, faktiski varētu teikt, bija atgriezies Kandinskī laiks apakaļ, kad balstījās ļoti vai ne uz kaut kādu kopēju tādu zinātni, nu tā tālāk varbūt tādu sazobu tik veidot. Tad šī brīdī tas bija tas brīnišķīgais arguments, vai ne, kad visiem ir jābūt nu, tādu no kibernētiskā viedokļa zinātni un tā tālāk, un šeit varēja būt vai ne tas traktējums. Tad pret tādu šī gadījumā nevar būt nevienam iebildumu, ja? Teiksim, jo tā kosmosa tēma, ja, nāca ļoti modē un bija populāra. Nu, tā.